kas ir malēnieši. Tā ir literāra sociāla kritiska definīcija, ko Jānis Maliņš ir uzrakstījis. Ja, cilvēki, kas ir pietiekoši naivi un dīvaini savās izturēšanās un maz informēti par to, kas notiek apkārt. Otrkārt, malēnieši, es domāju, arī tev ir skaidrs, ja tādā sarunu valodā nosauc par malēnieti, ja, tad tu skaidrs, ka tev ir kaut kas malā, ja, aizgājis no centrālā, no mainstream ir drusku pagājis malā, ja. Nu, līdz ar to, ņemot šo te aspektu vērā, mēs visi esam mazliet malēnieši kaut kādos brīžos, ja, un tam nav nekādas būtiskas nozīmes, vai tā ir Liepāja, vai tā ir Daugavpils, vai tā ir galā Labzeme, ja, kurā sēž Santa Klaus, un es nezinu, ko viņš tur dara visu mūžu, ja. Tas ir arī malēnietis riktīgs. Pa lielam jau mēs attiecamies pret lietām konkrētās situācijās un risinām to tā, kā mēs tajā brīdī risinām. Un bieži vien, kad tas notikums paiet garām, mēs saprotam, ka bļāviens vajadzēja tomēr savādāk, jā. Mēs nepareizi izdarījām. Iznāca tāds nepareizs gājiens, ja. Tā arī ir malēnija. Ja. Tieši tā kā malēnieši gribēja celt dzirnavas, ja, viņi atrada kalnu galā akmeni, nones lejā, un tikai tad viņiem nāca prātā, ka nevajadzēja nest, ka vajadzēja ripināt. Un tad nes atkal augšā. Es nedomāju, ka ar kaut kādām metodēm būs iespējams izlabot malēniešu domāšanu. Jā. Viņi pastāv neatkarīgi, ne no kā, un visās valstīs, un visās vietās. Un ļoti labi, ja mums ir šāds te materiāls latviešu valodā, ja, kaut kad 100 gadus atpakaļ uzrakstīts, ja, kuru ar šobrīd var ar lieliem smiekliem pārlasīt. Es domāju, ka tas ir pirmkārt, šis aspekts ir ļoti svarīgs, ja, lai mēs tādu veidu skatījumu uz teātru, uz dzīvi, uz visu, nepazaudētu. Tas ir ļoti nozīmīgi, manuprāt. Šoreiz esmu mūzikas autors, un principā nav pirmā reize, ka es ar Juri vispār ļoti daudz ar Rīnieku strādāts. Arī viņam tāda apvienība, kur saucās Panna, arī taisīja mūziku no aktieri. Parasti viņam vairāk par 3 aktieriem nav nekad skatos, nav dekorācija, bet pilnas zāles, neskāpēc. Es domāju, tikpat labi varētu būt lāzeri tur, un efekts būtu tas pats, jā. Bet, acīm redzot, ja teiksim, to saturu pareizi pasniedz, tad nav obligāti tur to visu, kā saka, apaudzēt ar kaut kādiem tādiem. Viņš tāds uz tādu tagad iziet. Bet šis nav laikam tas gadījums, bet tātad par jūsu lomu? Sarakstīt mūzika ir gana daudz, vispār 10 reizes par daudz nekā, un pārrakstīta viņa ir vairākas reizes. Te uz vietas ir man, viesnīciņā ir studija, te uz vietas es tāds ātrais zeles, ja kas te, teiks, viņš pasaka tur viņam, ka viņam tas un tas, es uzreiz aizskrienu sataisu, un teiksim, tas ir ilgāk stāsts, nekā tas notiek. Jā, un tā arī bija, un arī to finālu, to klanīšanos dziesmu, tur it kā Raini atrada tādas šausmīgi interesanti dzejoli par nodokļus, kā slēp. Arī tajos laikos viss bija tas pats, ja tur, kad es gribu dzīvi nobeigt ar ordeni pie krūts, lai notiek tā, un varbūt tikšu mūžniecības činā, tāds vienkārši ir tāds, Rainim ir tāds, man liekas, pat sējums, kur tie politiskie tādi viņam tur. Neticis, ka tas ir Rainis, es neesmu Raiņa fans, es lugas viņu esmu daudz lasījis, tas man tiešām tīk. Bet tagad viņš atrāds tādas, te mums ir arī viens Raiņa dzejols, Ķēzes saucas, kas tiek izmantots cietumā. Kad cietumnieki dzied, viņš tāds minorīgs, un ka viņi tur jāpatiesi no manis daudz, kas būtu ar laiku iznācis, vien manī naidīgs liktenis nebūtu ceļu pārgājis, augstu slāvu spēju iegūt, cilvēks tik aiziet kā revjos, bet es nebiju tāds muļķis, lodiem pretī nestājos, tas šausmīgs kumš, kā cietumā, teiksim, kā viņi arī dzied, teiksim.